Labdien! Es uzlasīju šo rakstu žurnāla Veselībā novembrīs šajā gadā. Tur es izlasīju rakstu par elektrisko zobu birstiem. Es tur uzzināju, ka pirmie elektriskie zobu birsti bija vajadzēti cilvēkiem ar kustības traucējumiem. Vēl tur ir 5 apgalvojumi, kas jāievēro, ja jūs izvēlējies sev pirmo zobu birsti. Pirmais punkts tas ir, kāds veids man izvēlēties. Ir 2 elektriskās zobu birstes veids – soniskā un oscilējušā. Oscilējušā zobu birste ir apaļa forma, un tur ir mazākas kustības minūte nekā soniskai. Un soniskai ir taisnstūra galviņa. Otrais punkts tas ir spiediena sensors. Dārgākajam zobu birstam ir dažādas režīmes, un dantisti aktīvi rekomendē, lai katra zobu birstē bija spiediena sensors. Trešais punkts. Vai visa ģimene var izmantot tikai vienu zobu birsti, elektrisku zobu birsti? Visa ģimene var to izmantot, bet ar samainījām galviņām. Būtu vieglāk, lai katra galviņa būtu sava krasa, lai katrs ģimenes loceklis uzreiz saprot, kāda viņam ir galviņa. Ceturtais punkts, man šķiet, ka tas ir vissvarīgais punkts, ir tīrīšanas taktika. Vajag tīrīt zobus un vajag turēt zobu birsti 45 grādu leņķī, lai zobu tīrīšana būs labāka. Un pēdējais punkts, tas ir cena kategorija. Ir dārgāka un lētāka cenu kategorija. Un dārgākie zobu birsti ir dažādi režīmi. Viņi ir ērtāka, bet pirmā zobu birste var būt arī zemākā cena kategorija. Es izvēlējos šo tēmu, jo katram tas ir svarīgs, jo zobi tas ir viena no galvenajām kaulām. Un par to vajag daudz rūpēties. Mans viedoklis par tēmu, ka tas ir, kā es saku, pagātnē ļoti svarīga tēma, un ka tas ir ģimenes tēma, jo tas būs interesanti gan maziem bērniem, gan tas vecākiem, gan pusauģiem.